teikt, te ir iespaidīgā daudzumā. Neka tur uz priekšu. Bet nu zāli ir tāda, ka vājprāts. O. Te jau ir tādas zāles, ka vispār iziet nevar. Jābrien tik. Jāmēģina te tikt. Te atkabināšu savu šito te. Un tulīt būs, mīļie. Tulīt dabūsim. O, tepat bija. Šitā var papludināt arī. Jā, man pludina, es domāju, ne? Vislielāko troksni es esmu pārbaudījis, ielicis kameru ūdenī, jā? Vislielāko troksni, mīļie, dara, zin kas? Mūsu staigāšana gar krastu. Viens ir staigāšana gar krastu, jā, un otrs ir mūsu runāšana. Nebija nemaz tik liela, tikko visi augumā redzēja vienu, kas izlec ārā. Tāda plaukstas, viņi diezgan plaukstas izmērā zivs. Bet tā kā Mārtiņš teica, mēs jau ejam un zivs stāv pret straumu, viņi nevar tā nostāvēt. Un viņi stāv pret straumu, mēs jau viņai varam metru aiz muguras būt reāli. Un viņi mūs neredz. Kas te bija pats sev noķē? Aiziet vābolīt. Nevajag baigi arī skatīties, kā man te bišķiņka nesanāk, varbūt metiens vai kā, atkal super. Un upē var visu laiku arī forši tas, ka tu var tēlot visu laiku, kad trāpīt tur, kur gribēji. Gribēji tieši tur, katru metienu. Pastāv. Wow, tieši tur, kur gribēji. Baigi forši. Interesanti, jā. Redz, kā dresna tā aukla un man liekas, iešu pie Mārtiņa prasīt mazāk mušiņu. Mārtiņš jau te grib, lai es lielās ķer, bet man ir bijusi viena tukšā copīte, Mārtiņam arī, bet varbūt Mārtiņš jau ir kaut ko noķēris, kamēr es te māžojos, kā saka. Bet nu zivs turpina tur maukt, vienkārši labais. Te ir tik dzīves, viss tā upa tāda tā kā atdzīvojusies, protams, ka viņi ir dzīvi, bet nu, ne tā kā ezerā tāds klusums un tad asari sāk daudzīties vai kā, bet te ir patiešām toko. Nu tā riktīgi labais. Un tā, ka te atdzīvojās, ir tā, ka pilnīgi sirds pēda. Bet tā lielākot iesaka tādi... Fishbox piesmēla savējo. Jā, viņš jau smeļās, ka mums ielēja ūdeni nomaina. Klausies, Mārķis, man nevajag kaut ko mazāk uzlikt, ne? Viņi ēd mazākus kukaiņus, viņi tās makstenītes mazās tie. Bet tādu es neiemetīšu, ne? Nu, diezgan grūti, jā. Tu varbūt uzliec tādu? Es jau gribu to lielo zildu noķert. Tu gribi lielo? Jā, es tādu lielāku kukaiņu. Vienīgais, ko es tev varu iedot, kaut kādu varbūt mazāku mušu višku un papludinātu. Nu tādu, ko var tu uz leju papludināt. Nu tādu, kas iegrimst, nevis pa virs peldot. Nu un tādas labāk taņem, ja? Nu, es domāju, ka varbūt patreiz varētu būt rezultatīvāk. Bet, nu teiksim, tūlīt, ka paliks vakars, nu tad taču šito ten arī taisīs, ne? Nu, vajadzētu būt, jā. Vai ne? Un es viņu vismaz pa augšu redzējuši, ka piecirst, tad tā jau es nezinu, kad piecirst, ne? Tu jutīsi, kad piecirst. Tev izraus aukumu no pirkstiem. Būs tāds tičoks tāds. Es sākumā vispār pludināju un šitā baigi to klāt. Bet es skatos, ka šitā te jāņem, ja? Nu, tu tā kā
jā, nu, ar šito roku, kur tur makšķeri, starp pirkstiem. Laiž cauri, jā? Laiž cauri pirkstiem, kā saka. Jā. Nu, labs ir. Jā, es paiešu kraustāk patīk. Ūdens ir tā kā basēnā vienkārši. Ūdens ir vienkārši tā kā basēnā. Tiešām galīgi silts. Kā var mājā šitā jau būt uzsils ūdens, nezinu. Bet nu ūdens ir ļoti silts. Vietiņi superīgi, bet zivs izvēlīgs, tu saki, jā? Jā. Te ir dziļāks mums stipri. Un tad, bet vispār šitan ir, nu, tu saki, ka tāda te varētu būt, jā? Nu, vieta ir labi, jā? Pirms tam tur tas lielais divreiz nāca ar tādu mutuli. Tad sabijos. Kāda tagad tāda sarkana, jā? Višķiņ kaut kāda. Sarkana dubsī. Labi. Pastāvēšu, bišķi pastīšos pro, kā to dara. Man jau zin kā. Kāpēc tā tur dzeltens bija auklē, bišķiņ? Viņi maina krāsas, jā. Irā! Nu, tev nes mukulīts, ko? Kurš sapalīdz? Nav tas lielais, kas pirmīt nāca, bet... Bet šis jau var izsmukt. Kuršais? Šis jau var izsmukt. Olala. Vau, cik smuks. Sarkans sturiņš. Nu un kā paņēma? Uzreiz iekrita? Principā jā, iekrita un uzreiz virsū. Labais. Tev jau tā cīnīšanās ar diezgan tāda izskata. Bet nu gastronomiskā izteiksmē es saprotu, Mārč, ka šitām zivīm ir apmēram tur 0,5. Apmēram. 10 baļais, ne? Citi jau vērtē ļoti augstu. Jā, sapaliņ. Jā. Nu nobarojies, viņš ir apaļš. Tādos lielos izmēros, jā, viņš ir it kā ēdams, bet es neesmu ēdis sapalt. Godīgi atzīšot. Smuks. Nu ļoti smuks zivs. Apaļš, ne? Apaļš, jā. Nobarojies. Smukām spuriņām pasties kā. Sarkanis košs spuriņas mums ir sapalam, jā? Šitāds te aizmugurē arī. Bet kas ir tiem vecītām nimbām? Es jau 4 gabalus esmu redzējis. Viņas ir apsitušās pēc nārsta. Tur tālāk bija tāda atstraumē, bija 3 gabalus sapuvušas jau, beigtas jau izskalotas. Nopietni, jā? Jā. Nu, viņas pēc nārsta šausmīgi daudz un nobeidzās. Daļa, protams, aiziet. Jā, nu šitais bija maisam gals vaļā, es saprotu. Nu, vakar copīt sāksies. Jo, labais. Jā. Patās uz priekšu, jā? Turpat blakām, tur, kur es šito noķēru. Jā. Tur ir tā kā tas ir tās smiltiņas, kur mēs pirms tam skatījāmies. Nē, bišķi augstāk galviņā. Nākamais līdzīts. Un šits arī bija jāpapludina, vai viņš uzreiz kā iekrita? Kā iekrita pie zāļu maliņas, jā, principā, es nezinu, tur sekundi varbūt. Bet tā ar mutulu augšā paķēra, vai jā? Jā, ar mutulu uznāca augšā. Bija virsū. Labi. Un tur vairāk uz upes vidu, tā kā kaut kādi 1,3 m no zālē. Tur ir 2 reizes riktīgi lielais nāca, tur stabili pār pa kilogramu tāds, nu tādu mutuli. Nu šis bija tāds 500 gramu, jā? Apmēram. 500 tāds puskilo, un tu saki, bija tāds tas, kas garām aizplēs, tas bija stipri lielāks. Stipri, jā. Nu, jā, bet varbūt tas arī nostrādāja, ka tie mākoņi nav vairs tas apgaismojums, ne? Arī varbūt, jā. Bet pasties arī, kas te lido apkārt, vājprāts, kad te lido apkārt. Jā. Tev nu būs. Ko? Nu būs vēl, šis bija sākums. Man cerams, ka šis bija tikai sākums. Es arī nākšu te papludināšu, bet es ceru vecīt vairāk uz tevim. Ir, saprotu, kā jau katrā tēmā, ir ļoti interesanti, bet nu jāpiešaujās. Es jau redzu tev tur arī, nu saprotu, tur to auklu savā.
Es jau Tas ir tāpat pats. arī jau, nu tagad tās gan norimās vēži bija, bet bija tāds nepatīkams vēži, kad tieši labajā plecā pūš, kur tev taisa tā kā iemetienu, un tev pūš virsū auklis, spiež zemē pie zālēm, un tu pats jau, nu, arī es it kā mest kaut cik māku, bet tāpat Kaut tās putrojos. Nu, bet Ar to tādi, vēju teiksim, un visu. metieni jums nav ka līdz pusupē, nu, tas ir bišķi pa dūlu, ja? Var mest. Nu, es pat pagaidām es tā necenšos nemaz tā izpildīties, bet to var darīt, jā. Paiešu te tā. Es jau te Facebookā biju ierakstījis, ka man tās brilles, man te Vailī X. Tagad man atbalsta Vailī X. Un tās brilles, nu tomēr tās polarizējošās brilles, viņas ir vajadzīgas šādā te copei. Nu, ja mēs šitā te copējam, ķeram zīves šitā, nu tad viņas ir vajadzīgas īstenībā. Tas brilles, nu, mēs savādāk ūdenī neredzam. Bet tās polarizējošās brilles, viņas noņem to tā kā atspulgu nost. Es jums īstenībā pat varētu parādīt to starpību. Īstenībā, ja kāds nezina, kāda ir tā starpība ar polarizējošām brillēm, tad tā starpība ir šāda. Lūk, es jums parādīšu. Ja mēs pastamies bez brillēm, ar brillēm mums noņem nost to atspulgu. Ko var redzēt? Re, ir atspulgs ūdenim, un ar brillēm mums viņu noņem nost. Tāpēc vajadzīgs polarizējošās brilles. Viens no zīmoliem ir Vailī X. Es kaut kā šitā šmaucos. O, šis bija labs. Būtu sapals, es būtu ņēmis. Reku nāk man vabolīti, reku nāk. Pip. Es biju tur pagājis, tur lejā vairāk. Man tur nekas nebija. Nu, man jau tas metiens tāds 3 metri no kājām. Es vairāk uz tevi tā ceru. Bet, nu, lidojošie ir, bet ne kukainīši visādi un tā. Šitos arī viņi ēd, te pa dienu, šitie ir mazliet. Šitie tie arī ir, ja? Tad tev arī ihtioloģija un ornitoloģija, viss tev jāzina. Nu, par kukaiņiem ir jāzina, jā. Tur pilnīgi atstraumē. Tur atstraumē iebrīd tā smirda, ka ellē. Tur pilnīgi visa putām. Es redzu beigti putni, kas tik tur nav iekšā. Es pamēģināšu ātrijā straumē ar strīmerīti. Mēs kādu mežanu uzšauju. Davai. Varētu mēs. Pastīšos, pamācīšos. Es pamācīšos no tevis, bišķiņ pastīšos. Bet tā vispār baigā tēma. Ūdenīt gribi? Paņemt. Negribēji? Nē, es jau padzēros. Ai. Lai nu kas, bet nu šitā copa skaisti viņi ir. Skaisti viņi vecīti ir tā copa. Forši. Tā ka. Principā arī, nu, ja tu vienu zivu pa vakaru noķer skaisti, tad jau arī ir. Nu te vispār, es saku, es jau paēdu ar to, ka mēs ieraudzījām to sapaliņu. Jā. Super, baigi forši. Nu, katrai tai copai savas redz nianses, savas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Tā tik izskatās, ka tie čaļi tur vicinās un ko. Jā, un vēl viens pēc otras. Vien pēc otras un tā, jā, bet var piešauties. Vispār kaut kādu laiku vispār, kaut kādu lēto komplektiņu sev var paņemšu. Nu, ne tādu kā šitais noteikti tur pa entajiem simtiem, bet kaut ko tādu sameklēšu sev arī, es domāju. Ir interesanti, bet nu, tā ir tāda, kā es teicu, sirdī copa tāda, ka tu atbrauc viens pats pie dabas, vai ne? Jā. Nav tā, ka te mēs varētu tur pa 5. Bez skriešanas, bez stresa, jā, nu, tur aizēju uz bedrīti, uzmet vaboli. Un nevar, redz, ir tādas vietas, tā kā es teicu, jā, tur tas pakāpiens arī, nu, tu tur kaut kādu voblerīti, kā tu ņems, viņš uzreiz ieķerās, tur ir zāles. Vēl viņas nav īsti uzaugušas, paliks vēl siltāks, bet es saprotu, šitas pavasars ir arī visdulākais, jā, uz tām zivīm, jā? Nu, tā. Principā, jā, uz šīm te, jā, tas pavasars. Sapals viņš sarījās un tad
Jā. Nobarojies apaļš, vienkārši apaļš. Jā. Bet, principā, viņi visu vasaru var teikt. Visu vasaru, jā? Es apels visu laiku. Vairāk vai mazāk. Aktivitāte, protams, vairāk ir pavasars. Baigā tēvi. Labais secīt. Palikām bišķi šokēti, ne? 9 jau pulkstenis. Tikko atbraucām. Cikos mēs atbraucām? Vispār 4 pāri, ja? Es domāju, kamēr mēs sataisījām... 5 kaut kādi. Pēc 5. Pēc 5, jā. Bet nu šā vai tā ir pagājis laiks baigā ātri. Tad copējot viņš iet ātri. Jā. Bet jā, nu saule vēl augšā 9. Nu redz, līdz Jāņiem mums ir tā forša, ka mēs varam pacapēt ilgāk, vai ne? Jā, līdz 1. Jā. Tas tev nopīkstēja? Jā. Kāpēc tev tā? Viņš ņem ik pa laikam, jā? Kaut kā? Es esmu lūku uzlicis. Ka ik pēc 5 minūtes viņš... Forši. Nu, re, kur ir tās, kas mums te? Vimbiņas. Vimbiņas, jā, reku. Tās, kas te tā kaut kādas arī nomirst, jā. Žēl. Ko mums tur lēnām jau iet uz otru pusīt. Mārtiņš paies tur lejā vairāk. Pamēģinās. Es vēl pa tejienu fīrējos. Tā tik pludina. Es gaidu to plunkšķi. Var piešauties, var. Piešauties var. Es domāju, ka tās pēdējās minūtes mēs aiziesim pastīties, kā Mārčiņš to dara. Aiziesim paskatīties tā profesionāli. Aiziesim pastīties tā profesionāli, kā cilvēks to dara. Mārtiņš nogāja tur lejā. Mārtiņš nogāja tur lejā. Aiziesim. 9:30 jau ir beigtā vimba. Tā, lai te paliek. Tā vairs neko nenokavēs. Beigtajai vimbai viss tāpatās ir beidzies. Uzies vēl tur pamēģināt, ne? Labs, labs, labs. Upi jau smuka, ne? Bet nu venta mums šodien baigi dāsnā nav. Venta nedod. Nu, bet klausies, Mārču. Jā. Tas tā, nu mums viena zivs ir, bet nu tas labāk kā nekas, vai ne? Nu, varbūt protams, arī jā. nekas galīgi, vai ne? Varu gadīties, protams. Un ir arī tā, kā atkauties nevar, ir arī tā bijis, ja? Kaut kā, jeb tik trāk upē nav. Vienmēr jau ir tās labās reizes, nu tā, ka tu tur velc vienu pēc otras, jā, un tad viss tur baigi iet pa gaisu. Bet, ja viņas ir pāēdušas tagad tās kaut ko jau citu, nu, bet nu, tad jau... Ieskatām, taču ir forši mīļie, ne? Tāds, nu, atkal jauna tēma kaut kāda, ka mēs... Tā tikai laivā, zin kā visu laiku līdegs, nu Tev jau pat metiens bija ok, jau tagad tās jau uz vakariņu jau skatījos. Bija jau sanāks pat, jā? Nekāda vaina, redzat? Priekš sapaliņi man ir vēl riktīgi normāls. Tikai viņš neņēma man. Nu? Bet tas nekas. Es saku, šitais būs jāatkārto. Un vieta jau ir labi, nav jau arī tā, ka man ne? Nu aizējām vēl tur, paprovēsim to, kur tu dabūji, vēl bišķiņ. Jā. Tad laikam metīsim mienu, ne? 10 jau nāk, bez 15 malēs. Tev vēl jābrauc tāds gabals mājās. Labs ir, neejam, paskatāmies. Aiziet. Nē, bet Mārķis šitādas te, nu, šitās vabolītes nāk arī, es saprotu, var arī mazāks dabūt, vai ne? Bet tā, kad tu teici... Es varu uztaisīt kādas es gribu, jā. Gan mazāks āķīts, gan mazāk to pašu to... Jā, visu jā, poj mušu.
Visu var mazāku, bet vai to vajag, vai ne? Nu, vajag to Nu, kaut mazo kādiem. ziemu. Nu, mēs skaitu varētu salasīt. Nu, tad, kad Jā. mēs tur cilājās pa dienu, Jā, uz mazu mušiņu mēs tur saķert tās mazās zivis. šitāds te un tāds. Apmēram. Nu, jā. Bet tu to mušu sienu klāt pa taisno, jā? Jā. Tur nav nekādas karabīnītes, nekas tāds. Bet mušu sakaba saucamā ir tā apaļā. Ir, jā, bet man nepatīk. Viņas es labāk piesienu. Piesien pa taisno Pa un taisno, ies, jā? ja grib, lai viņi brīvi kustās, tad uztais to... Cilpiņu vēl, jā? Rapalu mezglu to saucamā. Nezinu tādu. Tas ir vispirms uzmet mezglu, tad izver cauri un tad caur to mezglu sienu to mezglu. Nu, tā kā... Un tad viņš tā kā cilpiņā Viņš ir, jā? cilpiņā karājās, jā. Jā, Tad un viņš tad brīvi. viņam ir vairāk tā kā tā. Tā parasti kaut kāda strīmerīta siena, nu, lai viņš brīvāk kustību. Viņš tāds, Nu, re, kā Mārtiņš māk smuki tā, ja kur iemest katru metienu, tur, kur vajag. Tiem iedrītēm, re, kur hop, hop. Un ielaiž, re, tur, kur vajag, jā. Man bija katrs kaut kāds ceturtais, varbūt sanāca tuvu tur, kur es gribēju iemest. Te var nekur redzēt, ka Mārtiņš arī viņš iet. Viņš tā kā punktē. Neku gar maliņu. Iet visu laiku uz priekšu un tā kā punktē, tā kā ar špinīti šitā arī mētāt. Man bija licies pirms tam, kad tur 16 reizes vēzē un tad vienreiz iemet kaut kā un tā. Bet re, kur izskatās, ka Mārtiņš ir atkodis tā, ka smuki var iet šitā pa bišķim uz priekšu un tikai. Bet, nu, mīļie, uzmanīgi. Upē arī šitā brienot. Te pēkšņi reku bedri. Un ir pavisam cits un ne dziļums, Mārķi. Un veideriem obligāti jostiņas, ja? Un arī ir apakšā zem krekla, bet reku jost. Lai mēs viņu nepiesmeļam. Jo, ja gadās apkrist un nav tā josta, piesmeļās veiders pilns un nevar cilvēks vairs piecelties nemaz pēc traumē un tev aiznest tā kā lupat pa gaisu. Tā kā drošība, kā jau es teicu, drošība pirmā vietā un jostu obligāti. Uzliekam pat krievu brienam diksēm tām gumijas tām jau arī var uzlikt parasto tēti jostu kaut kādu veco un miesu. Upē kā jau visur, nu tāpat jābūt uzmanīgiem. Ja. Viss ir jautri, viss ir forši līdz vienam momentam, kad notiek nelaime. Domā, ņems? Nu, man tagad eksāmenis. Uztaisam eksāmeni, ka man ieliks 10 baļu sistēmā, cik es būšu pelnījis. Tad 5 metieni. ātri. Šitā te 5 metieni. Izvēl cauklu, jā. Jau šitā man liekas, ka šito ir. Jā, tāpēc jau bija tā vecība. Šito jau vieglāk. Un tur kaut Var pārmest jau atkal, jā. Ātrāk jāsavāc aukla. Citādi, tad, kad zivs paņems, tad vairs nevarēs savākties. Jā. Tad seknīts uz rūtu nešanai, ja? Skaisti. Priekš pirmās dienas tu meti ļoti labi. Ļoti Neņem vērā tos 11 gadus, kas ir nocapēti, ne? Jā. Sekmīgi atzīme man ir. Semestrī palaists tālāk es esmu. Jā, uz vasaras darbiem nepaliks ravēt kartupeļus. Ir!
Mārķis vienu izgaidīja tomēr. Kas tagad notiek, Mārķis? Kā to viņi cīnies? Tu ar rokām viņi tīn iekšā, jā? Zini, kas tas ir? Pasties, kas tas ir? Jau tā ir vimba, ne? Vimba, jā. Bet tev tas normāli, ka viņi iet zālēs tā iekšā, jā? Ja es tev bišķi patraucēju, jā? Drusciņa. Piedošana. Bet šitā ar roku tu viņu turi to aukliņu, jā? Skolē nemaz neņem. Nu vimbiņa, Mārči. Varbūt, ka tās arī ir tās, kas tur lēkā, kas zina. Vimbiņu paņēma. Jā, bet viņi Strīmerīt tiešām izstās tādi sagurusi, ne? Nu, iznārstojas, jā. Tādas viņas ir, jā? Jā. Jā, smuka, bet izmērs ko? Varēja būt druknā, tā, kas nāk uz nārstu. Labinieks, iecīt, baigi. Forši, Un tu viņš šitā saudzīgi smuki. Tā arī uzturamajā tīkliņā ieliec smuki iekšā, pagaidi, ieliec vēl viņu. Mēs jau smuki viņu. Bet šādi te tu arī ieliec, ne tu ņem sausās rokās neko, ziltiņā viss ir normāli, viņi pēc tam aiziet, vai ne? Jā, smuki dzīvo tīkli. Baigā tēma. Tad tu domā, ka tās, kas tur pa augšu sit? Visticamāk. Es mājā, ka braucu vispār uz upi, Bentā, jā? Tad vispār es šitādas vairākas noķēru, bet ar rotiņu. Un viņas bliež pa viņu, bet nepaņem kaut kā. Tā, pagaidi, Mārču. Tagad mēs tūlīt laidīsim vaļā, vai nē? Protams. Mārču, klausies, pie šitādas nots arī beidzam. Tā pēdējā zivs bija vimba. Netipiski. Kaut gan, kā upes zivs, kāpēc vai būt netipiski, ne? Vimba sapals, man šoreiz tās baltās vimbas, kas bija niedrēs. Tās es te varētu salasīt vai kā. Bet paldies, Mārtiņ. Bija baigi forši, jā. Tāds patiešām var iemācīties. Tur pats teica, ka rekur jau uz beigām man jau viens otrs metiens jau rekur sanāca. Priekš sapalts ups vispār ideāli. Nekāda vaina. Ejam, copējam. Darboties viss forši, jā. Paldies, Vecīt, ka tu atbrauc. Es tev esmu parādā. Paldies. Mēs runājām par to Medzburku, jā? Es tev esmu parādā Medzburku. Nākamnedēļ mēs sākam sviest medu. Nosūtīšu to Medzburku svaigo. Super. Foršo. Super. Un visādi citādi. Ej dabā, ieliec laiku mūsu šitajai epizodei. Ja patika, protams. Visādi citādi. Droši tev ceļu māju, Vecīt. Paldies. Paldies. Čau, tiekamies nākamajā epizodē. Un šeit pēc epizodītes vēl. Mums te ir pēc epizodītes lūk, Vecīt. Rekuj tas, pa ko es teicu. NGT šits labais. Pieliek uz pasties, mēs te varam noģērbties, uzģērbties kā vajag. Normāla tēma. Uzlādējās saulē. Vispār normāls, jā. Es tad paldies NGT Aigaram. Paldies, Aigar, par šo tēmu. Mēs vismaz tagad zināsim, kur novilkt kostīmus. Neaizmirsīs zābaks. Jā, tieši tā.